Sveiki, mani sauc Ginta, un šie ir Sikspārnes stāsti, jeb man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Sveiciens jums no Kurzemes kalna Naviņa, no vietas, kur ir ļoti pozitīva, skaista, radoša un iedvesmojoša. Mums zāle joprojām aug labi, jo bija šodien ļoti miglains rīts, ļoti labi lietus nolīja, laukā ir 18,5 grādi. Un zinu, ka Rīgā bija pērkona negaiss, un tur jau ir atklāta adījumu sezona. Mums ir, diemžēl vai par laimi, vēl silts un vēl var baudīt tādu foršu, patīkamu laiku. Jā, šodien mitrs un skaists, tāds foršs un iedvesmojušs. Un ir mazliet jau rudens, ir septembra vidus, bet jā, lai ir viens stāstiņš. Jā, labi, jo tikai par pozitīvo arī vien runāsim. Un jā, ja tā godīgi, es īsti nezinu, cik man pabeigt darbiņi. It kā 6, bet es par tiem tik daudz negribēšu varbūt runāt. Es tā īsumā piemetīšu, kas ir pabeigts un kas ir procesā, un varbūt šo to vēl safilmēšu no malas un jums parādīšu. Tā, bet varbūt sākšu ar to, kas man ir šeit, un pēc tam par to, kas ir pabeigts, bet vairs nav pie manis. Un es pat īsti nezinu, ar ko lai sāku, bet sākšu varbūt tās ar kaut kas skaistu. Jā, un tie būs kaut kas šāds. Bet tā tad stāstu. Nezinu, kas YouTube ir tā par sievieti, kura man ik pa laikam izlec kundze gados, kas stāsta savu pieredzi, savas idejas, un man nav jausmas, kas viņa ir, bet acīm redzot, ja man YouTube ik pa laikam viņa piedāvā, acīm redzot, man ir jāredz viņas video. Nu, lūk, viņa stāstīja vienā dienā par maučiem, un lai ar viņu nav rokdarbniece, un viņa teica tā: mīļie cilvēki, ja jums nav mauči, ja jums nav naudiņas, lai tos nopirktu, nu padomājiet, kas ir mauči. Mauči tā tad adīts gabals, kas silda pārsvarā vilnas, merīnvilnas, kas silda locītavas. Tātad, un ne tikai siltumu dot locītavām, bet arī ķermenis siltāks ir, ja šeit šie asins vadi ir siltumā. Un man tas tā pieķērās, ka tātad jebkurš var uzadīt maučus, bet viņiem jau nav jābūt ar pērlītēm, nav rakstiņiem, tam līdzīgi. Un par ko vēl šeit aizdomājos? Tātad, zināt, kas ir zīlītes? Varbūt ne jau putniņi. Šodien es pa putniņiem ne, lai arī sienāzīšu šodien nesīts, nečīgā. Tātad, kas ir zīlītes? Visi zina zīļu vainadziņus. Senos laikos bija zīļu vainadziņi, bet taisnīgi jau arī šai sievietei vien ir, ka, piemēram, kalpu meitenes ne visas varēja atļauties nopirkt zīlītes, tātad pērlītes. Ne visas varēja uztaisīt pēļu vainadziņus un pēļu maučus arī ne. Tā ir mazliet tomēr jau attīstījusies jaunrade. Un meitenes izlīdzējās kā mācēja un adīja skaistus darbiņus tāpatās. Tātad pērlītes ir zīlītes un tas ir skaisti un mīļi skan. Nu, lūk, un ja jau no pērlītes, kaut gan man ir mājās pērlītes, par to mēs pat nešaubīsimies, bet es izdomāju, ka mauči varbūt arī savādāki. Mauči vai uzroči, kaut kas līdzīgs ir arī Knit Like a Latvian tajās grāmatiņās, bet es šeit mazliet kaut ko pārveidoju un uztaisīju savādāk. Un tātad ir, praktiski domāti kā mauči. Man ir 2 pārīši pašlaik. Lai arī es gribēju uzvadīt vēl kādus un tikai tad ierakstīt video, bet dzīve tā iegrozījās, ka man ir citi darbiņi, līdz ar to es nevaru īsti pabeigt savu šo projektu līdz galam un eju citiem projektiem līdz. Un tātad pastāstīšu. Šis man tapa pirmais pāris, un es tev nepateikšu, cik te valdziņi bija, bet ļoti maz īstenībā. Adīja ar adatiņām numur 2,5 no
tīnes, dzijas, 100% vilna. Es adu brīvi, un līdz ar to man tāda tīri forši rakstiņš tiešām no šīs grāmatas, ko es minēju, un tātad apakšā ir robiņu mala, tad ir skuiņa. Tad ir rakstiņš, skuiņa un akal robiņu mala. Robiņu malas es uzreiz paņemu, jo sākumā piedu klāt, un arī beigās es piedu. Vienīgais beigās sanāk tur pīnīte. Bet kas man vēl tas sanāca? Uz ko es uzķēros, bet es sanāca tikai 3. malču pāra beigās. Pīnīti, to skuiņu. Kā ir pīnīte, skuiņa? Nu, man nodikoši. Bet jūs saprotat, par ko es runāju. Tātad man tā ir augšā un apakšā dubultīga. Jā, pat šitai skaistāk pusīt. Te ir viss pareizi, bet 3. vai 4. laikam malcim man sanāca tā, kad es uztaisīju šeit uz vienu pusi un šeit uz otru. Un tad es satraucos no tiesas īstenībā, nu kā tā tad var uzadīt gan uz to pusējošu, gan uz to pusi. Un šeit šitais man bija jāpieskata. Tad kā tad viņi izskatās uz rokas? Tā, es neņemšu savas rokas sprādus, vismaz lielo. Un to parādīšu uz rokas. Man viņi tik ļoti patīk. Viņi izskatās tik grezni. Starp citu, viņi izskatās arī mazliet tādi kā... Tad, kad dejotājiem tos valnīšu sada apakšā pie zeķītēm, vai ne? Nu, un lūk, šādi te skaisti mauči. Ja, jo tātad es teicu, ne visi varēja atļauties senos laikos zilītes, pērlītes, un tad tik arī dažādi, un arī šādi. Iespējams, arī šī ir jaunrada, jo es tā pilnīgi perfekti nevaru teikt, ka šitais ir etnogrāfiskais mantojums, jā, bet, nu... Tā doma visa iespējams vienkārši ir modernāk parādīta. Lūk, šādi te, man ir 2 mauči. Viņi, ja nemaldos, ir uz 48 valdziņiem, un šeit sanāca tikai 2 rakstiņi, jā. Aizmugurē ir 1, un tad ir 2, jā. Tātad 24 valdziņi, 1 raksts, bet es adu brīvi, un līdz ar to man viņi ir tādi arī uz manas rociņas, ja mēs skatāmies, viņi ir brīvi, redziet, šeit ir brīvā daļa. Viņi nav nospiesti, viņus var pavilkt augstāk un nu, ar kaut kādu, es nezinu, īsām rociņām vai arī tās, nu, tur, kur iznāk no mēteļa daļa, ļoti skaisti izskatīsies. Tātad man šādi te vieni maucīši uzrocīši. Un tad man ir 2. Šeit jau es rakstus gan zīmēju, gan domāju pati. Un skaisti dzied putniņi pēc lietus ir atmodušies. Un šī ir mazliet garāki. Mazliet. Un šie arī no tīnas dzijas. Un šeit es rakstus liku tā. Šitais te, tie robiņi, tie man ir no ķepu džempera. Tur bija augšā apakšā no Linkas Ņūmenas rakstiņiem. Šis te man ir no somu zeķiem, lai arī tās ir latviešu saulītes. Bet es ņēmu no turienes tikai tāpēc, ka tur jau bija gatavs rakstīņš pa degunu priekšā, ko es tur vēl meklēšu. Ko es vēl gribēju pastāstīt? Jā, šeit man rozā krāsiņa pīnītē. Viņa nav vilna, un tā ir merīna vilna. Un kāpēc man nepatīk vilnu jaukt ar merīna vilnu? Tikai tāpēc, ka merīna vilna ir slidenāka, bet vilniņa ar vilniņu saķeras. Lūk, šeit tumši sarkanais ir vilniņa. Līdz ar to viņš nestaigā. Merīna vilna tajā vilnā. Valdziņi var staigāties, bet man viņa tikai tajā skuiņā. Nu, un tātad man ir šādi te vēl viena maucīši. Viņi, kā es teicu, viņi ir garāki. Bet arī visi ļoti forši. Redziet? Nu, bet ļoti skaisti. Es nezinu. Es pieļauju iespēju, ka tomēr kāds ir apspēlējis šo ideju. Bet man viņi ļoti patīk. Nu, vai nav skaisti? Tātad mauči var būt dažādi. Arī, kā es tajā video dzirdēju no šīs kundzītes, viņi var būt vienkrāsaini. Viņi var būt pilnīgi galvenais, lai vilniņas sargā un sildā locītās. Man liekas ļoti skaisti, vai ne? Es esmu ļoti stāvā sajūsmā par šiem. Un, jā, un tātad šī ir arī no 100% vilnas, no tīnas dzijas, adatiņas numur 2,5 šim darbiņam ir. Un tā
tāds, lūk, ir mans viens no projektiem. Šo es turpināšu arī tālāk ar bišķiņ savādākām maliņām, starp citu augšā un apakšā, tātad, kā es minēju, ir robiņi, kas, man liekas, mūsdienās ir diezgan aizmirsti, jo senākos laikos viņus adīja arī džemperīšiem, jaciņām apakšā. Es atceros, kad adīju bērnu pūriņu, man cepurītēm augšā bija, tad jau visi mēģina ātri un vienkārši pa fikso, bet šie mazie skaistumiņi, nu, tie ir skaisti, tādu mazu cacīgumu tieši dod, vai ne? Tātad šādi ir mani 2 pāri maucīšu. Es esmu ļoti priecīga par viņiem. Man viņi ļoti, ļoti patīk. Jā. Tie vēl taps, es ceru, jo manos plānos ir, kā citi pamainīs manas plāns, par to runāsim vēlāk. Bet piefiksējam mazliet šo rakstiņu, ar šo es jums rādīšu vēl 2 darbiņus. Un tagad droši vien pārēsim pie nākamā darbiņa. Nākamais darbiņš stāstu mazliet to priekšvēsturi. Tātad es biju Vislatvijas audēju dienā Brīvdabas muzeja filiālē Vecpiebalgā Vēveros. Un tur bija vērpēja, kurai bija ļoti skaists, ļoti interesants groziņš. Un es to noteikti izpētīju. Un es ielikšu bildīgi, tāds viņš bija. Un es tā pasījos, baigi labā ideja, tātad no diegu atlikumiņiem uztaisīt tādu groziņu. Kas šim groziņam ir par to ideju, idejas pamatā. Šo ideju es biju sen jau redzējusi, man bija prātā aizķērusies, bet es nekad nebiju realizējis. Un tā tad doma ir tāda, ka uztaisīt groziņu, kura karkasā ir 5 litru ūdens pudeles. Nu, un tā kā ar tā mums problēma nav, jo Kurzemes kalna namiņā kalna akas ūdens nav uzturā lietojams, līdz ar to mēs ūdeni pievedam. Līdz ar to mums ir vienmēr 5 litru pudeles, kurš, diemžēl, depozītā nevar nodot, un viņas agri vai vēl tomēr ir jāmaina. Un es izdomāju, ka man arī vajag tādu groziņu. Un vēl, kas man patīk, es domāju, ka es bildīt ielieku, vai esmu ielikusi jau, kāds bija viņai šis groziņš. Un šeit, es nelielīšu tev, bet man vienmēr paticis tā doma, ka, ja māceklis uztais kaut ko labāk nekā meistars, tas jau ir wow. Un man gribētos domāt, ka man sanāca ļoti skaisti. Es šo groziņu taisīju pēc redzes atmiņas. Aizmies, viņai bija četkantīgs, es uztaisīju apaļu. Bet labi, stāstīšu par to groziņu. Tas groziņš man ir lūk, tadā! Šāds te skaistums. Tātad, kā es minēju, iekšā ir plasmasas burka. Tātad tā ir tamborēšana, tā ir mozaīka tamborēšana. Un tā ir mazliet pastāstīšu par viņu. Tātad, vispirms jau par materiālu. Man ir merīnvilnas groziņš. Kāds teiks, šitāda izvērtība merīnvilna, bet tie man ir diegu galiņi. Un nedod Dievs, es jums pasāstīšu pēc tam, kas tas ir, nedod Dievs, kāds viņu gribētu izārdīt ārā. Jo tur sanāktu tādi gabaliņi lielāki, mazāki, garāki. Un man tiešām tie atlikumi traucē dzīvot, kaitina, un man viņas nav kur pielietot. Un tāpēc viņi visi ir salikti šeit. Bet tā tad es sāku aplīti. Aplītis man ir kā gliemezītes, redziet, un man nav rindas sākums, rindas beigas. Es viņu sāku tā kā gliemezītī. Ar gariem stabiņiem, jo ar mazajiem stabiņiem sanāktu tāds skaists gandrīz 6 stūrītes, ja vienās vietās audzē. Es ņēmu tātad 12 vietās ar gariem stabiņiem, līdz ar to sanāk 12 stūrītes, ja vairāk tā kā aplītis. Arī rindas beigas man ir pabeigtas. Šeit ir rindas beigas. Lai pēc tam varētu sākt mozaīku tamborēšanu. Šis te raksts ir no somu zeķiem. Arī no maučiem. Un viņš ir skaists. Es vienīgais viņu papildināju vēl ar zigzagiem augšā, zigzagiem apakšā, un es baidījos, ka būs par īsu, un tāpēc uztaisīju vēl tādas tā kā bumbulīšus. Bet tātad mozaīka tehnika, ar ko viņa ir raksturīga. Tātad tajā iztamborē rakstiņus, un tas diegs, kas tajā rakstiņā neiet, viņš iet pa vidiņu, bet tā kā tamborēšanā agri vai vēl stabiņa aiziet slīpumā, tad šeit tiek tamborēts ķerot aizmugurējās cilpiņas. Un tāpēc no
priekšējās, redziet, visu laiku tā kā svītriņas sanāk. Un tad sanāk šis rakstīns. Jā, viņš, protams, nav perfektais. Jūs redzat, te ir čik, čik, čik. Šeit jau šādi. Viņš aiziet svītriņā. Nu, tā ir, tā tur, diemžēl, neko nevar izdarīt, bet fakts kā tāds man vienkārši liekas superīgs. Priekš kā man šādu vajadzēja? Kā jūs teicu, man diegu atlikumi reāli kaitina, viņi man traucē skatu uz dzīvi. Un šajā man tiešām visādi diegu galiņi, mazie kamolīši, kurus es nevaru atrast vairs viņiem pielietojumu, jo viņi nekam vairs veselam darbam nederēs. Nu, piemēram, lūk, mans mazais lina gabaliņš. Te ir pācīte no kosmosa lakata. Šis ir no somu zeķes, no zigzag lakata. Nu, vienvārds sakot, te ir balta vilniņa. Tātad, es zinu, šitā ir atārdīta un, nu, kur man viņu likt. Tātad, vienvārds sakot, man te ir pilns ar kamolīšiem. Kur es viņus likšu? Man viņus nevajag, teikšu uzreiz, un nekādu jaunu projektu es viņiem nevēlos taisīt. Es vienkārši gribēju viņus savākt. Ko es viņiem darīšu? Es pieļauju iespēju, tā, ka man būs pilns šis te, un tas būs diezgan ātri. Es varbūt kādam piedāvāšu, varbūt kādam atdošu, varbūt kādam kāda ideja radīsies, varbūt kādam tas noderēs. Jo, nu, materiāli ir ļoti labi, ļoti skaisti, un viņus var likt pilnīgi, nu, tā kā rakstiņos izadīt. Nu, piemēram, šī ir karizma no antricītas zeķiem, par kurām es drīz pastāstīšu, kuras uzadīja. Šīs ir novitas, 7 brāļu dzīves. Es saku, visas ir ļoti labas, un vienkārši, lai man sirds mierīgāka, man viņa teica savākt vienā groziņā. Jā, lai augša man gluži nekristu nos, man šeit ir ielikta gumija. Un tāpēc te var redzēt gumijas gabaliņu, jo man ir tāda tieva. Redziet, šāda te gumija ievilkta. Nu, viņi vienkārši ir, šur tur jānogriež, šur tur labāk varbūt jāpiefiksē, bet vienādi sakot, gumija, lai viņš nekrīt nost, nofiksējas, un lūk šāds groziņš. Es nezinu, man viņš ļoti patīk, man tādu vajadzēja, un tas ir taisīts no diegu atlikumiem, un iekšā ir diegu atlikumiem. Ideja vecākā māja, pielietojums būs, un vienkārši izpildījums manā stilā. Man liekas, man sanāca ļoti skaisti. Jā, tas ir par šo tagad gan, jā, par darbiņiem, kurus es paveicu šajā laikā, bet kuri pašlaik nav pie manis. Tātad 3 darbiņi, kurus es paveicu šajā laikā. Tātad, kā jau es teicu, es biju ļoti noslogota īsnībā, un bija darbiņš, kas man bija patiešām grūts. Un viens no tiem bija antricīta krāsā garās pieņu zeķes, ļoti korpulentai dāmai, kas ir aizsūtīta uz Ameriku, bet viņas kājas apkārtmērs ir 70 centimetri. Nu, tas tā kā slēdzas meitenes viduklis. Nu, laikam mazliet vairāk par 70 centimetriem, bet vienādi sakot, tāds masveidīgs zeķis, es bildīt uzlieku, zeķu kopējais svars ir 718 grami. Es biju piemocīta, nomocīta, jo tas bija pārāk vienmuļi. Un tad es vēl, protams, uzadīju melnās un sarkanās somu zeķes no Novitas 7 brāļiem. Tā mums, es ceru, ka neviens meža zvērs nenāks, jo dienā viņi tomēr ir prātīgāk, viņi neskrien virsū. Bet, ja par visu to es jums vēl gribu parādīt, ko es iegūju. Es biju Facebookā ielikusi sludinājumu, ka es meklēju rindu skaitītāju. Etsy var nopirkt dažādus rindu skaitītājus, bet tiklīdz kā es ņemu un pasūtu un sūtījumu izmaksas ir lielāks nekā rindu skaitītājs, man tas loģiski neatmaksājas. Un tad
lūk, šādus te rindu skaitītājus es dabūju Facebookā. Nē, bet Instagramā. Instagramā no Ineses, kas pazīstam kā Zumza Knita. Visi zina, man liekas, viņas skaistos marķierīšus, ko viņa taisa. Un tātad, lūk, es šādus te rindu skaitītājus iegādājos no viņas. Man viņi ļoti patīk, tās ir zemenītes. Pirms es šos pasūtīju, viņi man prasīja, cik rindas es gribēšu skaitīt. Es uzreiz teicu, ka es gribu 10 rindas. Kādēļ man vajag rindu skaitītājs? Tāpēc, ka, piemēram, somu zeķiem, kad ir jāda 45 rindas valnītī, un es izadu 37, tātad man vēl 8 ir jāda, un tad es izadu 1, un atkal visu pārskaitu. Izadu 2, un atkal visu pārskaitu. Un tad kāpēc es pēkšņi izadu 8, un man ir jārada ārā. Tas ir ļoti kaitinoši, un tas ir ļoti, man laiku paņem, un reizēm pie skaitīšanas sajūku visu, un labāk vienreiz saskaitīt nekā pāris reizes no jauna. Un tātad galvenais tam rindu skaitītājiem ir izvēlēties, kurš būs sākums un kurš beigas. Un es esmu izdomājis tā, ka es sākšu skaitīt no mazākās tās pērlītes un pabeigšu ar zemenīti. Zemenīti tā ir balva, tā ir tad, kad ir bingo. Esmu tikus pie 10. rindiņas. Nu, un lūk šādi, jo man liekas, kādēļ es gribēju rindu skaitītāju, pirmkārt tātad, lai man tas atvieglo dzīvi. Šie ir ļoti skaisti, un man liekas, Adīt vajag skaisti, vajag savu hobiju turēt cieņā un sevi mīlēt, un Adīt tā, lai tiešām ir sirds prieks un ir labs garstāvoklis. Tātad, lūk šādi man ir rindu skaitītāji, un es pie Zumzas, tātad pie Ineses, pasūtīju arī auskariņus. Man gan pašlaik viņi nav līdzi, jo šis stāsts tapa spontāni, kur ir viena balta zemenīte ausī, un otra ir sarkana. Man ļoti patīk, un es esmu ļoti stāvā sajūsmā. Un viņa tos atsūtīja tādā ļoti skaistā, aizcilpoja līdz viņai tādā skaistā buņģiņā. Auskariņas gan es buņģiņā jau vairs neņēmu, jo taupot viņas resursus un man īsti arī nebūs, kur ielikt, tāpēc īstenībā man pietiek ar vienu kastīti, un es esmu ļoti pateicīga Inesē gan par rindu skaitītājiem, kurus pēc man ieteikumi ir nopirkušas vēl pāris meitenes, gan par auskariņiem. Jā, jo ir jāmāk sev palutināt, tā, lai pašam patīkama sajūta ir. Jā, tagad gan es jums pastāstīšu par darbiņiem procesā. Mums apkārt cilpo meža zvēri, es tā īsti nezinu, vai tās ir stirnas, bet visdrīzāk brieži, bet es ceru, ka mēs viņus neredzēsim, un es noteikti nesabīšos, neaizbēgšu, bet tad stāstīšu par projektu, kurā es tiku netīši iesaistīta, un tas ir lūk šis te projekts, kas ir Groziņā. Un tā tad obligāti brīvprātīgais pasākums, kurā es tiku iesaistīta netīši. Es pēkšņi uzzināju, ka es adīšu etnogrāfiskās zeķes, kas muzeju krājumos ļoti sliktā stāvoklī, un viņas ir jāatjauno. Un man tika sagādāts viss, dzijas, adatas, pilnīgi viss, un tad es viņas ņemu un atjaunoju. Šo projektu tātad es adu no, kā jau es teicu, man tas tika sagādāts visas dzijas, adu no Tīnes dzijas, tātad tā ir arī 100% vilnas dzija. Un šeit tagad stāstīšu par adatiņām. Man arī adatiņas tika sagādāts, un adatiņas, ja es mācīšu adīju ar 2,5 adatiņām, tad šeit adatiņas ir numur 2. Un tās ir zinga adatiņas.
Nitpro zinka adatiņas, un kas viņām ir labi? Pirmkārt, tas ir labi, ka viņas no koka, jo man tas atvēriens ir mēdz būt tāds diezgan stingrs, un es jau dažu labu esmu atlocījusi. Var redzēt, ka viņas salocījušās ir, jā? Viņas vienkārši var atlocīt atpakaļ, un tā tad es sadu šīs te zeķes. Tātad šīs zeķes, tās ir etnogrāfiskās, tātad tās ir, ja nemaldos, lestenes, bet ja es kļūdos, es uzrakstīšu. Tātad lestenes etnogrāfiskās zeķes. Un tātad lūk šādas, man ir pašlaik procesā, bet es pieeju iespēju, ka tā kā šodien solās būtu lietaina, ka es viņas līdz rītdienai nodīšu. Jo es adu, kā es esmu minējusi, es adu abas zeķes vienlaicīgi. Pirmkārt, lai blīvums, lai vienāds būtu, lai rindu skaits man nenojuktu, un, nu tā. Bet viena no viņām ir pirmā, otra ir piektā. Stāstu, kāpēc? Tāpēc, ka es īsti nezinu, kur ir kura. Pirmo zeķi iesāku ar adatiņām numur 2, un skaisti adu, platumam man ir jābūt 13 cm. Adu, bet šīs man ir 12,7. Es domāju, nē, man ir jātrāp tajā 13 centimetros. Paņēmu, adīju ar adatiņām numur 2,5, bet man tur sanāca laikam 14 cm platumā. Tas nederēja. Tad es paņēmu adatiņus numur 2 un adīju vaļīgi, un atkal blīvums ir pa lielu. Atgriezos atpakaļ pie adatiņām numur 2, bet es nevarēju atkal dabūt to pareizo platumu blīvumu kā pirmajai zeķei. Akalārdi jārā, un kamēr beigās tagad es esmu pirmā un 4., 5., kura tur zeķi, tagad ir vienāda blīvuma, vienāda izmēra būs. Bet tātad, lūk, šai es esmu pabeigusi papēdīti. Šai man iet tieši papēdītas. Un tā, ka abas tā kā būšu taisnajā gabalā, līdz ar to, tad pavisam viegli būs. Bet tātad, lai man neapniktu adīt zeķes, es vienmēr viņas mēģinu adīt abas vienlaicīgi. Nu, piemēram, abām valnīti vienādi, abām, teiksim, svītriņas, līdz rakstiņām, tad rakstiņu. Nu, vienmēr sakot, es mēģinu sev neapgrūtināt un padarīt to procesu pēc iespējas labāku. Tātad šeit ir šāds rakstiņš. Rindas sākums. Jūs redzēt, īpaši nekur nekas nelec. Kāpēc? Tāpēc, ka te ir 2 valdziņi tā labi balti, 2 melni, un es vienkārši rindas sākumu bīdīju uz to pusīti vai uz to pusīti. Un tāpēc nav kaut kāda pakāpīte. Tā, tagad es paskatīšos, vai šitā ir tā zeķe, kurai es diedziņus jau iedīju. Nē, šitā nav. Tātad bieži vien es mēģinu maksimāli sevi nenoslogot, lieku darbu nedarīt, un es mēģinu 2 galiņas iedīt uzreiz iekšā. Tā. Nu, tad es jums rādīšu. Šeit ir rindas sākums. Te svītriņās rinda mainās. Šis diedziņš man ir iedīts, ievilkts jau adīšanas procesā. Te man viņš atliek tikai nogriezt. Un otrs, kad beidzās, var redzēt tā, tas arī ir iedīts procesā. Tas arī atliek tikai tos nogriezt un viss. Melno diedziņu gan es neiedīju procesa laikā, jo es baidījos, ka viņš spīdēs cauri. Līdz ar to es teikt ievilkšu, bet kāda ir aizmugurīte? Nu, tikpat skaisti, cik priekšpusītē, ja, te pārstaipiņi, bet priekšpusītē ir vienkārši izadītie valdziņi. Nu, tālūk. Tātad etnogrāfiskās zeķes muzeja fonda krātuves atjaunošanai. Šīs ir vienas, un man būs vēl nākamās. Un tās būs pusgarās. Katrā ziņā process ir interesants, mazliet jāpiebīda tie blīvumi, izmēri, tur jābūt ļoti uzmanīgam. Nu jā, bet interesanti. Un es gribētu cerēt, ka es ielikšu bildi tūlītās pēc šī te momentiņa, ka ir gatavas, te procesā un kad ir gatavas. Jā. Tālūk, tas man ir procesā. Procesā to būs vēl viens tātad etnogrāfiskās pusgarās zeķes un viens džemperītis. Bet to es laikam šajā stāstā nepaspēšu iepīt, ievīt un tam līdzīgi. Jā.
dublis numur 3. Bet tas šim stāstam arī būs viss. Es ceru, ka es jūs mazliet izklaidēju un jums kaut kas patika un noderēja. Un apsveicu visus ar jauno mācību gadu sākumu, ar vasaras turpinājumu, varbūt ar adījumu sezonas sākumu, ar briežu bauru laiku, varbūt sēņu lasīšanas laiku, un baudiet vasaru, baudiet silto laiku, baudiet adījumu laiku, un jā, baudiet arī adīšanu, radīšanu kā procesu. Jā, bet tas šim stāstam arī būs viss, tiksimies droši vien kaut kad nākotnē, bet šoreiz teikšu jums paldies, ka noskatījāties, paldies brīšķīti un priecāšos par kanāla abonēšanu. Atā!